Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan, atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani, 8. nedēļas lasījums. Svētdiena. Pārdot sardzes priekšniekam. Šīs nedēļas tēma ir par Jāzepu kā vergu Ēģiptē, un tās galvenā doma ir šāda. Citi var redzēt, kad mans Dievs ir ar mani, kad dzīvoju, lai viņu godinātu. Lasīsim Bībeles stāsta daļu svētdienai. Jāzepa ceļojums uz svešo zemi Ēģipti bija biedējošs un vientuļš. Viņš vairs nebija brīvs, bagāta, cienījama vadītāja dēls. Viņš bija vergs, kura rokas bija sasietas ar virvi. Starp svešiniekiem, kuru valodu viņš nezināja un kuru kultūra viņam bija sveša, viņš noteikti brīnījās par visu, kas stāvēja viņam priekšā, un raudāja par visu, ko bija pazaudējis. Garais ceļojums deva viņam laiku padomāt par savu gādīgo Dievu. Jāzepa sirdī bija miers, jo viņš bija izvēlējies pagodināt Dievu, joprojām mīlot viņu un uzticoties viņam tā vietā, lai vainotu viņu visās notikušajās nelaimēs. Kamieļiem lēni soļojot, Jāzeps varēja pat pieprasīt savam tēvam Jēkabam doto apsolījumu. Redzi, es esmu ar tevi, un es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej. Jāzepam bija vajadzīgi skaistie Dieva apsolījumi. Tie deva viņam drosmi, kad viņš bija nonācis pārdošanā rosīgajā un trūkšņainajā Ēģiptes vergu tirgū. Kāds bagāts ēģiptietis vārdā Potifars nopirka Jāzepu par vergu savai mājasaimniecībai. Kāds bija Potifara darbs? Izlasīsim 1. Mūzus 39. nodaļas 1. pantā. Bet Jāzeps tika novests uz Ēģipti, un ēģiptietis Potifars, faraona galma vīrs, sardzes priekšnieks, to nopirka no ismaēliešiem, kas viņu turp bija noveduši. Darbs Potifara nozīmīgajā namā bija daļa no Dieva plāna. Lai gan Jāzeps to nezināja, viņam pa priekšu tika sūtīti eņģeļi, lai viņu turp aizvestu. Dažreiz ar mums notiek lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt. Tāpat kā Jāzeps, mēs varam izvēlēties mīlēt savu gādīgo Dievu un uzticēties viņam, arī ja nesaprotam, kā viņš mums palīdzēs. Kad mēs to darām, mēs godinām Dievu. Padomā un pastāsti. Vai tu šodien esi pagodinājis Dievu, izvēloties mīlēt viņu un uzticēties viņam? Šīs nedēļas atmiņas panta dziesmā atklāsim vienu no iemesliem, kādēļ mūsu Dievs ir cienīgs saņemt slavu, godu un spēku. Klausāmies! Cienīgs, atņem slavu.
Laiks lūgšanām. Tu vari lūgt šo pantu kā daļu no savas lūgšanas. Pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgam, neredzamam, vienīgajam Dievam, lai ir gods un slava mūžu mūžos. Āmen!